Ko, dzīvē ir kāpumi un kritumi, bet Euriboram vairs nebija kāpums. Tieši tā. Čau, Ivar. Čau, Helmut, čau. Tieši tā, pat pareizi saka, šodien ir, jau var teikt, pēdējiem laikam vēsturiska diena. Iepriekšējās 10 šīs te, laikam viņi sauc par Eiropas centrālās bankas sanāksmēm, Eiribors visu laiku tika celts, tad pirmo reizi ir pa ilgiem laikiem viņš ir atstāts nemainīgs. Tā kā, laikam laba ziņa vai pauza visiem, uz kuriem tas attiecās, un tas laikam ir uz visiem mums. Jā. Mums tas gan nemaina laikam to, ka nākamais gads tāpat kredītmaksātājiem nebūs tas vieglākais, jo viens ir apstādināt kāpumu, otrs ir nolaist viņu atpakaļ lejā. Tas tā kā, nezinu, ja tev ir slimība, tev katru dienu paliek švakāk, tad tagad ir tas, ka vairs nepaliek švakāk, bet tas nenozīmē, ka kaut kas ir sadzījis. Līdz ar to vienkārši mazs pavērsiens, bet laikam jau nekas dramatisks no tā nemainas, jo vēl pat nav skaidrības, kas notiks pavasarī. Tā ir, bet katrā ziņā man liekas, ka tas jau ir kaut kāda pozitīva ziņa, ka šīs likmes visiem kredītņēmējiem un ne tikai, ka šī likme vismaz šobrīd pārstāja pieaugt. Un optimistiski domājot, tad mēs visi ceram, kad tad sāksies tas kritums. Tā kā, vismaz, kā tu interesanti teici par šo slimību, tad, teiksim tā, sliktāk vairs nepaliek, un cerams, ka tas dibens ir, vai apakša ir sasniegta, un tad turpmāk būs tikai labāk. Jā, mums vēl tad arī tāds pozitīvs pavērsiens ir, ka tāds visiem zināms politiķis, kurš jau vairs nav ministrs, Jānis Reirs, kurš tagad darbojās ministrijā nekā ministrs, es saprotu, viņš ir sakustinājis publisko vidi ar interesantiem paziņojumiem par to, ka tiks atbalstīti kredītņēmēji. Un te mēs runājam par hipotekāriem kredītiem, par mājokļiem, un tad tā sistēma, par ko ļoti iebilda bankas un sauc to par populistisku, bet kas varētu palīdzēt daudziem, ir būtībā idejiski vienīgā kredīta, procentu likmes samazināšana uz pusi uz 1 gadu. Neizklausās slikti. Jāsaprot, ka tā ir samazināšana uz pusi. Tas nenozīmē, ka būs mazāk, kā bija normālajā situācijā, būs tāpat vairāk, kā bija ierasts, ka Eiribors bija 0, bet jauki un forši. Lielais jautājums, kā tā naudiņa radīsies. Un, protams, tas viss nāk komplektā ar potenciāli jaunu nodokli, jeb nodevu. Bet šoreiz nevis mums, šoreiz tas būs jaunajām bankām. Attiecīgi, es saprotu, ka tas veids, kā to mehānismu finansēs, ka bankām būs nodeva, ko sauc hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodeva, un tad viņi par ceturksnī par visu izsniegto hipotekāro kredītu apjomu maksās atlikumu 0,5%. Viņiem būs iespēja nemaksāt, ja viņi paši samazinās uz pusi viņiem likmi uz šo gadu, ko tad likums nosaka, tas, ko tagad izskata. Un tad tā summa, par ko tagad iet runa, ir 4,7 miljardi, kas ir aizņemta nauda hipotekārējos. Kas te ir mazais risks valstī, ir tas, ka visdrīzāk bankas vērsīsies Satversmes tiesā un redzēs, varbūt vinnēs, varbūt nē, jo tas it kā nav godīgi, ka viņam to peļņu tā apcēra par likumu. Tas nozīmē, ka vairāk 100 miljonu eiro tomēr būs valstī jāmaksā, lai šo izmaksātu. Tad veidojas tāda stulba situācija, ka nodokļu maksātāji atbalsta citus nodokļu maksātājus, kuri paņēmuši hipotēkas, un iespējams nabadzīgākie atbalsta bagātākos. Bet cerams, līdz tam nepienāks. Cerams, ka tas paliks banku vidē. Un lielais jautājums, ko tu par to domā, jo tas tāds pietiekoši nebrīvā tirgus variants? Man liekas, ka ir tāds teiciens, uz kur es balstīšu to savu sajūtu, domu. Es neesmu tur ne politiķis, ne tāds ekonomists, kaut gan man ir ekonomista izglītība. Bet kāds no viedajiem bija teicis, ka
kapitālisms ir struntīgs, bet nekas labāks nav izdomāts. Respektīvi, ja mēs tā kā gribam dzīvot kapitālismā, mēs redzam, ka tā ir tā mūsu tā pasaules piederība, sapratne, kā mēs uztveram un kur mēs gribam dzīvot, un mēs gribam baudīt to kapitālismu, to savā ziņā brīvību, labumus, iespējas, un procentu likmes ir, laikam neatņemama kapitālismu sastāvdaļa. Un arī mūsu sabiedrības ikdienas sastāvdaļa, kā tiek izteikts risks, iespējas un vēl dažādas lietas, cenas. Un šajā gadījumā tiešām laikam jebkuram, kas no mums iesaistās kaut kādos finanšu darījumos, kur iesaistīti procenti, ir jāsaprot, ka tas ir kaut kāds risks. Mēs visi iestājamies kaut kādā procentu savā ziņā spēlē. Visiem, kuriem tagad sāp, viņi paši ir parakstījuši papīra lapus, kuras ir rakstīts, pieņemsim, 2% plus Euribor. Un tad var iet internetā, paskatīties Euribor līkni caur gadiem un saprast, ka 2009. Gadā viņa bija par vairāk kā procentu, piemēram, augstāka kā tagad. Un tādā ziņā nebrīnīties par to, ka notiek tas, kas vēsturiski jau ir noticis. Arī fakts, bet tas, ko es gribēju teikt, ka tā skatoties, tas ir piemēram 20 vai 30 gadu kredīts ar šo te procentu likmi, kas ir 6 mēnešu Eiribors, un droši vien, kad lai Dievs dos, kas nepiepildās, bet droši vien, ka šis te cerams, ka tāds īstermiņu gadu vai 2 Eiriboru pieaugums mūsu šajā 20-30 gadu nogrieznī būs tā visticamāk ir maza problēma, kas šobrīd ir uztaisīta par lielu, bet, lai Dievs dod cilvēkiem nodzīvot tā, ka tā ir šajā nogrieznī lielākā viņa problēma. Bet, patiesībā jau, tiešām tas ir tāds, iesaistoties šajā spēlē, ja tā to var nosaukt par spēli, tas risks jāsaprot, ka 20-30 gadu laikā visticamāk būs kāds pārmaiņas, tāpatās kā tas ir mums dzīvē, ir dabas stihijas, vēl kaut kas, arī šāds risks pastāv. Tieši tāpēc arī, daudz, kuri teiks, aizņemieties atbildīgi, izvērtējiet, veidojiet šo finanšu spilvenu. Un man tā sajūta ir tāda, ka Latvijā visus iepriekšējos gadus jau tā ir runāts par to, ka mums varbūt likmes ir augstākas vai no bankām aizņemties ir grūtāk, jo nepietiek konkurences banku vidē. Protams, jautājums, vai tur kaut kāda valdības politika veidot vai netiek veidot. Un es kaut kādā mērā pievienojos tev, kad man ir tāda sajūta, ka tā ir tā kā iejaukšanās tajā kapitālismā, kur it kā viss tiek tā, kaut kur, dabiski regulēts, protams, monetārās politikas un vēl kaut kas. Un visticamāk, tās sekas, mums kaut kur atnāks atpakaļ. Es nezinu, iespējams kaut kad tiks samazināts Latvijas kredīta kaut kāda reitingi, dēļ kā visas valdības, pašvaldības aizņemsies dārgāk. Un ja viņi aizņemsies dārgāk, to sajūtīs katrs no mums, es nezinu, sākot ar cik var uzlabot infrastruktūru, cik var izsniegt brīvpusdienas vai atbalstu bērndārziem vēl. Tā kā es domāju, ka, visticamāk, tas tāds būs, cik garš, tik plats un man liekas, tas ir tāds īstermiņa risinājums. Tā pašā laikā ļoti var saprast, ka cilvēki aizsargā to savu vienīgo mājokli, kas ir viena no viņu prioritātēm. Tāpēc es domāju, ka arī valdībai, politiķiem šis noteikti nav viegls lēmums, bet man tiešām liekas, ka tā ir kaut kāda tāda iejaukšanās, īstermiņa tas liekas tāds, plāksteris tur, kuru īstenībā varbūt ir jāšuj vai kaut kas cits jādara. Tā kā man mazliet tā sajūta tāda par īstermiņa risinājumu. Izklausās ļoti prātīgi. Es laikam atļaušos piemest uguni šai tēmai. Droši. Jo tā kā, ja mēs arī, tā parasti jau saka, ka veselīgi ir salīdzināt tikai pašam ar sevi un ar sevi vakardienu, tā kā sevi nevis ar citiem, bet es domāju, ka mēs droši varam salīdzināt Latviju ar Lietuvu, Igauniju un citām Eiropas valstīm, saprast, kur tad mēs esam un kur mēs neesam. Un, mēs tādā... Interesanti, šauj vaļā. Jā, mums jau nav tā, ka mēs esam labākie no Baltijas valstīm, kaut kā ekonomiski vai kredītu. Baltijā mēs esam pirmajā trīniekā. Jā, top 3 ir bronza, tas labinieks, tā kā hokejā. Bet, attiecīgi, kamēr
Par to pašu demogrāfiju. Igaunijai prognozes pat, ka viņa pēc 20-50 gadiem saglabāsies aptuveni, kā ir lietuvieši izmiršot par iespējams par 11%, mēs visdrīzāk par vairāk kā 20%. Sāpīgi. Kredītus mēs esam ņēmuši hipotekāros vismazāk. Tas nozīmē, ka pēc 20-30 gadiem, kad lietuvieši un igauni savas hipotēkas izmaksās, viņiem tas individuālais net worth būs lielāks, mājsaimniecības būs bagātākas. Mēs nepārāk. Un visādi citādi mēs no viņiem atpaliekam. Un te atkal, man liekas, apzinoties, ka sistēma ir tāda, kā viņi raksturoja, un viņu jārespektē, apzināties to drusku savu situāciju, ka mēs esam maziņi un atpaliekam, un spēlēt to spēli tā kā kaut kādā, tā kā hakojot sistēmu. Mēs taču redzam, ka tikai arī pacēla tematu par fiksētajām likmēm mājokļu kredītiem. Tā atkal populisms, bet Vācijā, Spānijā, kur man ir vēl apvilkts, Ungārijā, Dānijā, tur ir fiksētās likmes, dominē absolūti. Polijā viņa laikam 14. gadā pārgājusi fiksēt, viņam pirms tam vispār nebija. Tā kā, var kaut ko sadīlot un varbūt jāsāk skatīties uz to visu, burtiski uzturot to par spēli, ka varbūt nevajag tēlot tik ļoti skandināvus. Mums tā estētika patīk, pie tā var palikt. Man ļoti patīk arī skandināviskā estētika, bet varbūt Skandināvu bankas īsti nebūs lielie glābēji. Tās vienkārši standartīgas Skandināvu bankas, un tās ir bankas, kas arī Skandināvu valstīs nepiedāvā fiksētos procentus, un saprast to, tad ir ģeopolitisko kustību, ka, izstāsta, ka, piemēram, Polija būs diezgan spēcīgs spēlētājs Eiropā, tāpēc, ka viņi gan ekonomiski ir šausmīgi strauji uzauguši pēdējos gadus, IKP viņiem ir visstraujāk Eiropā audzis, un tagad viņi arī militāri attīstās. Un varbūt tas ir tas mūsu apriņķa centrs un mūsu sadarbības partneris, un ja Polijai tiešām interesē nostiprināt savu tādu kā vienu no Eiropas vadošo valstu lomām, mēs varētu būt brīnišķīgi viņu komandas biedri, un tad viņi jau māka Eiropu pačakarēt, ja viņiem kaut kas nepatīk. Un tad varbūt ar kaut kādiem tādiem mehānismiem mēs varbūt varam panākt, ka tiekam pie fiksētajām likmēm hipotekāriem kredītiem. Ja to nevajag visiem, bet to varētu dabūt tikai mēs, un tas tad palīdzētu mums kaut kā izkulties no tās atpalīdzēja lomas Baltijā, un tālāk jau skatītos. Man liekas, ka mums tāda, mēs esam tā kā boksa ringā dabūjuši pa muti un apduluši. Nav tā, ka mēs tādi svaigi gurķīši esam ringā iekāpuši. Mums šobrīd jādomā, kā izdzīvot vairāk, kā vienkārši, kā neiztīties stulbi Eiropas acīs. Kas tev par šo manu garo monologu sakāms? Es atceros, vēl nesen palīdzējām klientam rast risinājumu, kurš bija 2006. 7. gadā. Viņam kāds teica, aizņemies Šveices frankos, jo tas ir daudz izdevīgāk nekā eiro, jo tur ir kaut kas tur lētāk, labāk, un izmainījās kurs. Jā. Un faktiski visu, ko viņš ir maksājis 10 gadus, dēļ kursa izmaiņām, jo viņa ienākumi ir eiro. Jā. Viņam to visu faktiski zaudēja uz valūtas kursa izmaiņām, un bija parādā tikpat, cik viņš aizņēmās. Ka pa Polijas, piemēram, interesanti. Polija ir savu valūtu. Jā, un būtu teiksim tā, droši vien būtu grūti iedomāties, kad mēs maksājam zlotu kredītu zlotos. Nē, tādā veidā. Tas drīzāk kā dabūt draugu, kas mūsu trakās iet. Ja mēs gribētu fiksēt likmes, mums būtu jādīlo ar Eiropas centrālo banku. Mums jau vienkārši mēs tā nevaram vienkārši ieviest. Bet mums būtu tā kā politisks atbalsts. Par to, vai ja Spānija, tu teici Vācija, vēl kaut kas, viņas ir eirozonā, es nemācēšu tev atbildēt. Tur arī Ungārija, tur arī Polija. Jā, vai to Eiropas centrālā banka dod atļauju par fiksēto likmi, to pētīs vairāk. Bet, atkal, es piekrītu, ka fiksēta likme varētu būt labāka. Cilvēkam, kas nav ņem kredīti, viņam nav jābūt finansistam. Viņš grib tiešām, ja mēs fokusējamies nodrošināt vienīgo mājokli, un tas varētu būt veids, kā viņš izvairās no šīs procentu ietekmes, vai sauksim to par procentu spēles. Bet, atkal, ja mēs skatāmies... Viņš būtībā maksājot fiksētos procentus, nopērk absolūtu stabilitāti. Jā, viņš nopērk absolūtu stabilitāti. Un, ja fiksētā procentu likme, piemēram, tur būtu
4%, banka plus summētā banka un Eiribors. Ja? Tad iepriekšējos 9 gadus, visticamāk, par viņu teikt, ka viņš būtu baigi nelaimīgi par to. Jā, jūs būtu baigi nelaimīgi. Nākamos, tagad būs kaut kāds periods, atkal, cilvēki ir ļoti laimīgi par fiksēto likmi. Tāpēc, nav tāda, man liekas, viennozīmīga atbildi atkal. Tas ir kaut kāds, ja tu vēlies nofiksēt, tas ir kaut kāds, tāpatās tas, kapitālisms sevi kaut kur. Viss izlīdzinās beigās, jā. Viss izlīdzinās beigās. Nedaudz liekas, ka mums tā uguntiņa tagad jāmet klāt, skatoties tie vidējās mājokļu cenas, piemēram, Tallinā, Viļņa un Rīga, kamēr Tallinā 3010, virs 3010, kamēr Viļņā virs 2600 par kvadrātmetru, mums ir zem 1400 kvadrātmetrus. Tā kā viņiem ir strauji kāpušas tās cenas, mums netik ļoti algas, mums savukārt ir līdzīgā dinamikā kāpušas. Man vienkārši liekas, ka mums vajag tos mehānismus, lai vienkārši iedrošinātu cilvēkus ņemt parādus, jo tas eskalēsies nākotnē lielākos sūdos, ja tā var izteikties. Tas ir par to konkurenci banku starpā, un atkal tas, ka šobrīd būs tāds īstermiņa solis, kad iespējams, ka mēs ilgtermiņā pāris gados par to pārmaksāsim visi no mums, kā valsts, kā sabiedrība kopumā. To tiešām neatbild banķieri, kāpēc Latvijā netiek piedāvāta fiksētā likme. Zinu, ka mums kaut kad tika ievies šis nepateikšu gadu, tagad nolikto atslēgu princips, ka tu vari, arī tā likme ir augstāka, bet tu vari atdot jebkurā brīdī atslēgas. Man saprotu, intervijā lasīju, neatceros ar kuru bankas pārstāv, kad ļoti, ļoti maz cilvēku izvēlās to opciju, tomēr izvēlās šo klasisko hipotēku. Jā. Tāpēc šobrīd nav tādas, būtu forši tāda opcija būtu, bet tiešām jāprasa baņķieriem, finansistiem, kāpēc mums Latvijā konkrēti tādas nav. Es domāju, ka tas iedrošināt ņemt kredītus, it sevišķi pēc tam, ka tagad atkal ir bijis kaut kāds jauna sāpe tajā nekustamo īpašumu tirgu. Iepriekšējais bija plīšs šis kredīta burbulis finansējums, tik norauts vispār. Mums sāpēja vairāk kā citiem, līdz ar to mēs vairāk nobijušies kā citiem. Bet mēs arī aizņēmāmies vairāk kā citiem. Mums bija straujākā izaugsme. Bet tad galvenais jau tas bija tāds, finanšu tirgus sasniegums, straujas ienākumu kritums, cilvēki baidījās, ka viņai vispār varēs samaksāt. Tad tagad baidīsies no tā, ka tās atkal var uzkāpt procentu likmes. Tas, es domāju, ka tas būtu iedrošinoši tiem. Es nofiksēju, es zinu, uz manīm tas neatiecās, un es saprotu, ka es kādā brīdī maksāšu vairāk nekā mans kaimiņš, un atkal kādā brīdī es maksāšu mazāk nekā mans kaimiņš. Tā kā jautājums, kurā brīdī kurš par kuru pasmiesies. Jā. Man liekas, ja es būtu politiķis, ļoti gribētu iedrošināt, lai mums ir vairāk mājokļu ar hipotēkām, lai cilvēki vairāk pērk un ilgtermiņā tad kaut kā notic savai nākotnē. Man liekas, mums drusku tāds piedrības sajūtas un uzticēšanās nākotnē. Varbūt tas arī tiešām ir par tīri psiholoģisks faktors. Par ticību nākotnē valstī sev nopelnīt šeit 30 gados tiešām atmaksāt to hipotēku. Ja tu dzīvo ar domu, ka pēc 5 gadiem pārvākšos uz ārzemēm, tad skaidrs, ka baigo kredžu neņems. Bet runājot par tādām valstīm, kuras ir ilgāk strādājušas un piedzīvojušas savu mežonīgo kapitālismu un tam līdzīgi, pastāst varbūt par to, kāpēc tāds Euribors ir un kā tā ekonomika tādiem bērnam saprotamiem vārdiem, kad viņi strādā un kāpēc tas Euribors tagad pacēlās, kāpēc viņš kādu laiku bija nulle un ko man tad ar to visu informāciju darīt. Ko tas nozīmē? Manā izpratnē es atkal neesmu centrālais baņķieris, bet Eiribors tā ir. Tas ir mūsu patiesības paudējs. Viens no cilvēkiem. Šī podkāsta patiesības paudējs šajā, vienalga, cik mums laiks ir, bet tā ir Eiropas centrālās bankas noteikts tās ir likmes, par kurām
bankas aizdod naudu vienotrai, vai arī aizņemās no Eiropas centrālās bankas attiecīgi, teiksim, šo likmi samazinot, nauda ir lēta, tātad mazāk vērtīgi nosacīti, un šādā veidā, kad kredīti ir lētāki, tiek stimulēta ekonomiskā izaugsme. Un Eiropa arī pēc 9. gadas krīzes tā atkopšanās bija lēna, un kā rezultātā arī šīs likmes tika mazinātas, lai cilvēki vairāk kreditējās, lai uzņēmumi finansē izaugsmu, ja tu pērc, ja Helmuts pērk mājokli un mašīnu kredītā, tad kādam autosalonam ir darbs, celtniekiem ir darbs, respektīvi tā viss tas ekonomikas šis te multiplikators, viss tas strādā. Jā. Un savukārt tad atnāca, tā īsumā tās zemās likmes bija ļoti ilgi, manuprāt, 2014. gada ir šī te Eiribors ir... Jā, zem nulles ir no 15. gada stabili. Jā, tā kā attiecīgi tad visus 20. gadā piemeklēja Covid, kā rezultātā tika sadrukāta daudz nauda, kas atkal tur tiek ieguldīta dažādos bondos, un Eiropas centrālās bankas tā bilance būtiski uzauga. Jā. Un cilvēki arī brīvās naudas bija daudz, kā rezultātā aizsargāt arī sākās inflācija, auga patēriņš, sākās lielāka inflācija, un cilvēki, lai aizsargātu naudu, pirka īpašumus, sākās tāds strauji cenu kāpums visur ražošanā, cilvēki prasīja lielākas algas, un tad kā bezgalīga spirāli. Jā. Tam visam pa virsmu vēl nāca karš Ukrainā, kā rezultātā atkal ir ģeopolitiski riski, energoresursu cenas, kas vēl vairāk sadārdzina, jo, lai tu tiktu uz šejienu arī mājās tev, lai kā tu negribētu arī kādi šie te naftas produkti ir nepieciešami tā tālāk. Tas tieši nāca ar ziemu, un resursi bija dārgāki, un mēs pilnīgi visi kolektīvi, izņemot tie, kas palika parādā, maksājām. Te ir dubultā apkuri kā iepriekš, daudz mazumu lietiņu, jā. Šobrīd, lai to inflāciju iegrožotu, Eiropas centrālā banka lēnām šīs likmes paaugstina. Tā rezultātā, ja kāds kaut kur, teiksim, šos te kredītus izmanto mazāk, attiecīgi šis te biznesa aktivitātes, visi pirkumi, viss samazinās, kā rezultātā ir mazāks pieprasījums, šī te inflācija tiek samazināta. Protams, ir jautājums visiem pirmais, bet kāds tam sakars ar mani? Es vienkārši, es neko netērēju, es vienkārši paņēmu kredītu savam vienīgajam mājoklim. Kāpēc tas skar mani? It kā, negodīgi. Un tā ideja ir vienkārši, kad arī, ja tu maksā hipotēku, tev pieaug maksājums, tu vairāk naudu atdod bankai, tu mazāk viņu iztērēsi, tu aizies pa pārreizēm mazāk uz kafēnijas, nopirks kaut ko mazāk, līdz ar to tiek mazināts patēriņš, pieprasījums un inflācija tiek mazināta. Viss šī rezultātā, ideāli būtu, laikam, vai kā varbūt tas ir domāts, ka šī nauda atgrieztos kaut kā, tiešā veidā viss Eiropas centrālajā bankā, bet mēs redzam, ka šajos gados veidojās banku tā saucamās superpeļņas, kā viņi tagad sauc, un kad tas, kas liekas cilvēkiem, šiem te kredītņēmējiem negodīgi, bankām rekordpeļņas, savukārt man kontā ir stipri mazāk naudas, kamēr viņiem tur ir ceturksnī tādas un tādas peļņas. Tas, es saprotu, ir galvenais iemesls, kāpēc arī valdība šajā atbalsta virzienā skatās. Jūs daudz pelnat, ja? Brīdī, kad cilvēkiem jau tā ir grūti, tad no jūsu peļņas mēs arī atbalstīsim arī kredīt ņēmējs ar šādu, nezinu, kā viņi to sauc, akciju vienreizēju pasākumu. Tā kā, tā mēs esam, pateicoties šiem notikumiem, visai tendencē, mēs arī esam nonākuši līdz tai sarunai. Un šeit, atkal tas, interesanti, tas tavs temats, ko tu pacēli par, fiksētajām likmēm, attiecīgi būtu, iespējams, bijušas šīs fiksētās likmes, tad tas risks kaut kur būtu viņās iecenots.
iekšā. Bet jā, vienkāršiem vārdiem sakot, šobrīd nauda paliek dārgāka, ja vērtīgāka. Anglis saka, tagad cash is the king. Un, ar mērķi viņu izņemt vairāk no ekonomikas aprites, lai mazinātu šo te inflāciju. Jā. Okay, vai tas bija tas, ko tu atbildi, kā tev likās tas skaidrojums? Es laikam sapratu. Ok, tieks dzirdēt. Jā, es te tādu fiksu atkāpi, kāpēc mums fonā ir milzīgs kauss. Tas ir apbalvojums mums katru gadu jaudīgākajam nekustamīpašumu aģentam. Mēs viņu tā tematiski noliekam šeit, lai arī paši sevi noskaņotu, jo mēs tos pēdējos gada mēnešus saucam jau tradicionāli birojā par play-offiem. Jeb izslēgšanas spēlēm. Izslēgšanas spēlēm, jā. Mēs izslēdzam konkurences. Attiecīgi, jā, mums ir savi mērķi, ko mēs gribam īstenot. Mūsu klientiem ir dažādas ieceres, ko parasti visi ir parasti uzstāda mērķus. Grib pabeigt tos lielākos mērķus kaut kādā gada nogriezienī līdz gada beigām, un tad mēs visi cenšamies tos mērķus pabeigt. Tad mēs esam ļoti motivēti un cenšamies saviem klientiem palīdzēt, kā mēs varam, ar katru dienu citā ekonomiskajā un politiskajā un apziņas situācijā, ar visiem triecieniem pēc kārtas. Tikko par Ukrainas karu runājām, jau ir arī Izrēlā problēmas lielas, un neviens nezina, kas tur tālāk notiks, var sakot, jātur mierīgi nervi, un jāiet uz priekšu, un jāpalīdz klientiem izdarīt visu, ko vajag jebkurā situācijā. Varbūt pastāsti, kas ir, tu pastāstīji par to lielo mērogu, ko bija svarīgi saprast. Pastāsti, ko tad dara vietējie investori, kā viņi uz tām likmēm reaģē. Viņi tagad nepērk, vai viņi pērk tāpat, cik ļoti tas viņu dzīvi ietekmē, cik tālos nogriežņos viņi savu izdevīgumu rēķinot skatās. Un varbūt tur nedaudz tuvāk mikrofonam. Jā, tas mans novērojums, ko dara vietējie investori, vietējie investori turpina investēt. Protams, tas tāds vispārinājums, bet mēs redzam, ka darījuma skaits Rīgā aizvien, arī Latvijā kopumā, ir gan augsts kopējais šis darījuma skaits. Jā, ir mazāk šo rekordu lielo darījumu, bet aizvien darījumu notiek tiešām, gandrīz visos segmentos. Tā bija angliski teiciens rich get rich, bet labākie, teiksim tā, jo tavs īpašums ir pieprasītāks, labāks, kvalitatīvāks, jo mazāk viņu ietekmē šīs te svārstības. Un mēs redzam, ka atsevišķos jaunos projektos, dzīvokļi kopumā pārdodās mazāk, bet arī mēs vien notiek par tām pašām cenām. Protams, te jāņem arī vērā, ka būvniecības izmaksas pagaidām nekādu kritumu arī nepiedzīvos, līdz ar to jauno projektu uzbūvēt maksā tik, cik maksā. Jautājums, vai mēs viņu varam nopirkt, bet investori, protams, ņemot vērā, ka nauda dārgāk, viņi sagaida labākus darījumus uz kvadrātmetru. Te pašā laikā ir iespēja iegādāties tādus aktīvus, ko iepriekšējos apstākļos cilvēki vienkārši nepārdeva, jo nebija nekādas vajadzības. Labs, varbūt sākot vienkāršāko, labs dzīvoklis labā vietā vai labs zemes gabals. Un ir tādas lietas, ko tu šādos apstākļos, kur tu vispār var nopirkt tikai reizi 10 gados. Tas iemesls tāds, ka kāds ir sācis domāt, vai man to vajag, jo tas maksājums ir tik liels, ja? Dažādi iemesli, bet tā dārgāka nauda mūs spiež būt efektīvākiem. Respektīvi, tu sāc domāt, cik liela tā tavu saimniecība, kas tev nes naudu, kas tev gluži otrādāk nenes naudu, vai tev tiešām ir vajadzīgi tik daudz varbūt īpašumi, kur tu negūsti, nemaz par peļņu, bet kur tu tikai iegūdi laiku un darbu. Tā kā pirkumi turpinās. Protams, tagad ienesīgums, obligācijas, valsts obligācijas, kā to nopirkt ar 4, Latvijas valsts obligācijas 12 mēneši, man liekas, pēdējo reizi skatījos, bija 4,1%. Ja? Tādam īres, labam īres dzīvoklim, ticamāk tā atdeva, ja tu visu atrēķini izdevumus, ir 6%. Ja? Līdz ar to tas īres dzīvoklis vairs nav tik pievilcīgs, bet ir viens bet. Tiklīdz mēs saprotam, ka jau tagad tas likmi kāpums ir beidzies, kad viņš samazināsies, mēs redzam, ka Latvija tomēr
lēnām, bet piedzena to Lietuvu un Igauniju. Jā, tas notiek ar nobīdi, bet visi sainvestēja Igaunijā, tad Lietuvā un palika tikai Latvija pāri. Arī jā, Lietuvas un Igaunijas investoru Latvijā ir daudz, bet respektīvi, kam ir potenciāls, mēs redzam, ka ir noteikti potenciāls investējot šobrīd, kad kvadrātmetra cena kāps. Tu saņem šobrīd, piemēram, ir īres dzīvokli, tu šobrīd saņem īres maksu, teiksim, 500 eiro mēnesī, ja? Un tu šo īpašumu esi iegādājies, piemēram, par 2000 eiro kvadrātmetrā. Tad iespējams, samazinoties šīm te likmēm, protams, tu būsi atguvis jau savus šos īres ienākumus, daļai savu investīciju, bet, ja viņš maksās pēc tam tuvāk Tallinas vai Viļņas cenām, tur 2600, 3000, tu vēl arī pretendē uz šī kvadrātmetra cenu pieaugumu. Ja? Tā kā, izrēķinot šo projektu no ieguldījuma brīdis, tad, kad ir īres maksas un vēl pārdošanas cena, ja? Tad iespējams, iespējams, tu nopelnīs daudz vairāk nekā investējot šajās obligācijās. Tā kā pirkumi turpinās, un tiem, kam ir sava nauda, šobrīd ir pircēji ar savu naudu laiks. Viņi nekautrējas kaulēties, viņi vieglāk pasaka, nē, tad es gaidīšu labāku darījumu. Ja? Un tā, bet, protams, jebkurā investīcijās jautājums ir tas brīdis, kad tu pērci, kad tu pārdod. Ja? Tagad likmi kāpums ir vismaz apstājies. Ja? Jautājums, varbūt šobrīd tas pēdējais labais brīdis, ja protams, ir kaut kāda nobīde laikā, kad šos pirkumus meklēt, jo iespējams, ja pavasarī šās likmes sāks mazināt, ja, tad... Nevajag pat mazu likmi, lai tirgus atsāktu strādāt kā iepriekš, vajag tikai pirmo nepārprotamo impulsu. Un visi jau, jā, tā kā investē, mēs jau 3 gadus uz priekšu skatāmies nevis šodien. Labā atkal ziņa tā, ka mēs salīdzinām ar 2009. Gadu. Mēs varam, tas vairs nepienāks. Mēs varam meklēt kaut vai vienkārši elementāru statistiku darījumu, reģistrēto pirkumu līgumu skaits zemesgrāmatā Rīgā, Latvijā, ja, tad viņš tāpat tās ir 2 reizes lielāks, un mēs redzam, ko arī bankas publicē, ka šie atlikumi privātpersonu kontos, uzņēmumu kontos ir lieli, respektīvi iepriekšējie gadi, mēs kā sabiedrība esam kreditēšanas politika, man liekas, bijuši diezgan konservatīvi, un ir uzkrājumi ir lieli, tā kā arī tas, darījumi pēc inerces turpinās, un tā situācija ir pilnīgi citāda, bet darījumi turpinās, es teiktu, visos segmentos, kur ir pauze. Pauze ir, lielākoties tajos darījumos, kur tu strādā liela aizņemt naudas īpatsvaru, respektīvi, pie šīm te likmēm, matemātika, sauksim viņu, kad tu ieguldi 20, 30, 40% savas naudas, tad pārējo investē. Tu aizņemies no bankas, tev ir šī te likme, un faktiski šī te īres vai nomas maksa, tu pat nespēji bieži vien nosekt šo te bankas maksājumu. Līdz ar tas ir tas, kas vairs nestrādā, kas bija ļoti populāri iepriekš, un tad tu caur kredītu maksājumu izmaksā. Tas ir tas, kas tur gan darījumi ir apstājušies, tāpēc tiešām ir laiks pircējiem ar savu naudu. Kā tas viss atsitās pret nomas pasauli? Tieši, netieši, vai tur kā bija tā bijis? Kā ir? Es domāju, ka tas nomas tirgus, tieši komerci īpašumu nomas tirgus ir nemainīgs, vai varbūt kaut kur pieprasījums ir atkal labākiem, viss ir labi, ja? Bet atkal te jāstāsta plašāk. Ja likums ir augstāks, uzņēmumi mazāk sagaida mazāku izaugsmi, ja? Līdz ar to varbūt kaut kur mazāk paplašinās, tāpēc noteikti uz kopējo pieprasījumu piedāvājumu tam ir ietekme. Bet katrā ziņā nomas maksas Latvijā un arī īres maksas nav gājušas līdz vispār kopumā tai dārdzībai, ja, kad inflācija it kā aug, bet nomas maksas tu nevar paaugstināt. Īres maksas daudzos gadījumos pa 20%, 22% bija pagājušajā gada inflācija. Īres maksas gan mēs jūtam, kad tagad atkal tas skāpums ir piebremzējies, bet mēs redzam, ka ir pret iepriekšējiem gadiem ir tiešām novērojams kāpums un parādās tāda cipara kā 12 pa maziem dzīvokļiem, 15, 17, 20 eiro pa kvadrātmetrā un arī pēc tādiem loģiskiem, saprotamiem, kvalitīviem, pat luksus klases dzīvokļiem. Rīgas centrā, kas ir 1500, 1800 eiro mēnesī, mēs redzam, ka interesi ir, darījumi notiek, ja tā kā nauda ir, viņi gaida savu izlietu, savu pielietojumu. Te arī uzreiz jāpiemina, laikam, ka
Ja tu esi vidējas klases dzīvoklis, bet uzliec sev cenu kā premium klases dzīvoklim, tas nenozīmē, ka kāds tev izīrēs. Ir svarīgi, lai tas inventārs, kas ir tirgu, lai viņš arī atbilst tai cenai, jo, ja tur, nezinu, pafiltrē un tagad kāds gribēs oponēt Ivaru un iesis esām pateiks, ka redz, cik daudz dzīvokļu par 2000 eiro stāv jau mēnešiem vai pusgadu uz īri. Jā, tas viņi vienkārši vai vispār ir tam atbilstoši. Jā, varbūt ir kaut kas bija pirms 15 gadiem riktīgi stilīgi un tādi ir briesmīgi. Es vairāk par to, ka bija laiks, kad šādi darījumi bija retums. Ja, tad 2012, 14, 15 gads. Ja. Tad tagad tādiem, ja tas dzīvoklis ir kvalitatīvs, atbilstoši vieta, aprīkojums, viss pārējais, ja, kad tādus ir iespējams izīrēt un aktivitāte, tas prezentāciju skaits un darījumi pat ir vairāk nekā tiem dzīvokļiem, kas daudz savā segmentā konkurē. Ja? Tā kā tas gan īres, gan nomas tirgus ir dzīves. Mēs redzam, ka parādās vairāk profesionāli menedžeri šis īres mājas. Tā kā tas, es domāju, ka tur tā attīstība ir tikai sākusies pa īstam. Šis to ietekmē vēl vairāk. Tas inventārs, man liekas, praktiski visos īpašumu segmentos paliek arvien plašāks un labāk. Izņemot zemes vienkārši aizpildās, bet biroja mājas, lieliskas dzīvokļi, labāk kā iepriekš noliktavas arī, cik paskatās, skaistas tās noliktavas mājas, jaunās ceļa un mūsdienīgas. Tā laikam nekad arī nav bijis, ka tik daudz Eiropas līmeņa tāda inventāra tirgu. Nesaprot, ka daudzas lietas, nekam, tirgu noteikti pēc inerces. Bija, teiksim tā, lai tu projektu sāktu būvēt, visticamāk, 2-3 gadu sagatavošanās laiks. Un tas nozīmē, ka tie projekti ir sākti 21. 22. gadā pilnīgi citos apstākļos. Euribor 0, jā. Euribor 0 un tā, bet es pat nezinu, vai tas tavā sarakstā bija ielikts, bet vēl viena lieta, kas ir jautājums šodienas sarunas sarakstā. Mūsdienais jautājums. Īrēt vai pirkt šajos apstākļos iegūst pilnīgi citu perspektīvu. Jo pirms tam bija jāfantazē. Nē, nevis tas, ka bija jāfantazē, bet arī bija jāpafantazē dažādiem scenārijiem, bet viss pateica, kāpēc man maksāt īpašniekam, ja es varu maksāt bankai, un tā kā maksāju sev īpašumu. Ja? Kopā mazāk sanāk. Kopā sanāk mazāk, un viņam bija taisnība. Ja? Un šeit mēs atkal atgriežamies pie tā, ko es sāku sākumā, kad hipotekārais kredīts tev jāsaprot, ka tu uzņemies saistības uz 20, 30 gadiem. Un tas, ka šobrīd ir periods, kad ir mazāk, nenozīmē, ka pēc 5, 10 vai 15 gadiem tā būs. Šobrīd arī es saviem draugiem zinu piemērus, kur par 2-stabu dzīvokli, kurš ir iegādāts, vienalga, tur 70, 90 tūkstoši, tas kredīta maksājums kopējais ir sevišķi vēl altums iesaistīts, ir ļoti tuvu īres maksai. Un viss, tu esi piesaistīts tam, tāpēc šeit mēs redzam, ka tā īre dod fleksibilitāti un brīvību šādos apstākļos ilgtermiņā. Ja? Tāpēc atkal šis jautājums iegūst pilnīgi citu perspektīvu un cilvēki atcerēsies to, kad, protams, atmiņa ir īsa, bet tad, kad 23. gadā bija Eiribors 4 vai 4,5, ja, tad tas maksājums bija tāds, tāpēc es labāk īrēju. Un tas arī ir tomēr stimuls nekustamā īpašuma tirgumu, kad šis īres tirgus ir dzīves, pieprasījums ir, tiek attīstīti īres nami, tā kā tas, es domāju, ka mūsu kā sabiedrība, kā ekonomika, tas iedos kaut kur atkal jaunu virzienu, mazliet piespiedu kārtā, bet un cilvēks to skatīsies savādāk. Jā, es no tos faktu vācelītes izvilkšu vēl vienu faktu. Labi. Tad starp 2013. un 2022. gadu Eiropā nekustamā īpašuma cenas ir vidēji cēlušās par 70%. Tikmēr Igauniem ir bijuši 126,9% cenu pieaugums, lietuviešiem 115,2%, pie mums tikai 87,9%, kas ir vairāk kā vidē Eiropā, bet loģiski mēs tādas jaunākas valstis, sākot no 90. gadiem, kad atguvām neatkarību un loģiski, ka mums jāaug straujāk kā pārējiem, bet attiecīgi te mēs redzam, cik ļoti mēs atkal atpaliekam no lietuviešiem un Igauniem, tad tajā pašā laikā mēs redzam, ka pie mums parādās foršs jauns inventārs un pieprasījums pēc viņa, un
Un, ja nav pircējs priekš sevis, varbūt ir cēlājs priekš iznomāšanas vai izīrēšanas. Un, vai mēs, jo man tā vienkārši paskatoties uz Eiropu, uz to ekonomisko grupējumu, kurā mēs esam, man tomēr liekas, ka tas tāds daudz varbūt heitos, bet man liekas, mēs vēl esam par lētu. Mums vēl ir tā kā īpašumi vēl ir palēti. Man liekas, ka arī šie Svedbanku mājokļu pieejamības indeksā Katreiz pieminam, jā, lieli fani. Redzam to, ka Latvijā, Baltijā, man liekas, gandrīz vienmēr bijis pieejamākais nekustamais īpašums pret algu. Zemas algas un vēl zemākas cenas. Jā, bet tiešām atbild uz tā jautājumu, man liekas, ka priekš Eiropas galvaspilsētas, skaistas pilsētas vispārēj, protams, nodaloties no dažādiem citiem aspektiem, cenas, par kurām var Rīgas centrā iegādāties dzīvokļus uz kvadrātmetru, ir, es uzskatu, ka aizvien lētas un kaut kur nenovērtētas. Un, protams, tas saistīts ar turismu, ar kopējo algu, izaugsmu, ekonomiku, konkurētspēju, bet es uzskatu, ka aizvien ir potenciāls tieši kāpt arī ilgtermiņā šai kvadrātmetra cenai un arī kopējā summa. Ja mēs skatāmies Rīgas centrā, ja tu gribi pieņemsim pat izremontētu vēsturiskajā centrā, izremontētu dzīvokli, kuru izmantot īrē, var atrast starp 2 un 2,5 tūkstošiem eiro kvadrātmetru. Es runāju par kvalitatīvu inventāru. Un 2000 virs jau mums liekas dārgais gals būtībā. Ja mēs nestamies prēmijumā, tas jau liekas vēl diezgan dārgi. Un arī tā, viens ir kvadrātmetrs, bet otrs, kopējā summa, par, ja mēs runājam tādu vienkāršos terminos, tad 2000 eiro kvadrātmetrā un 50 kvadrātmetri, tad par 100 000 eiro tu var atrast normālu īpašumu. Kā Latvijā saka, kā tev iet normāli. Neko liekas, labāk nevar sagaidīt. Par 100 000 var atrast normālu īpašumu. Jā. Tikmēr ieejam pastamies Viļņā sludinājumus, ieejam pastamies Igaunijas galvaspilsētā sludinājumus. Tur galīgi vairs tā nav. Mēs tur labā vietā neremontēt to padomju laiks māju, bet labā lokācijā tur jau par 3000 kvadrātmetrā viņai prasīs. Salīdzinot, tas ir man pašam, kāpēc es neskrienu un nepērku visu un neņemu kredītus maksimāli ārā. Es neņemu. Tas nedaudz divkosīgi no manas puses, ko es tādu saku, bet tomēr tā, noņemot kaut kādas bailes un nedrošību par nākotnī, bet pastoties racionāli uz cenām. Tas būtu baigi gudri tagad pirkt mazu dzīvokļus centrā, kur ir labās mājās. Arī tā pati vecrīga, kuri strauji zaudēs savu popularitāti dēļ, vietējie tur vairs izdzīvot negrib, ar visu Covid, ar visu, un arī viesnīcas tur pietiekami daudz sabūvēts. Man liekas, tās vecrīgas tas pievilcības zaudēs, bet atkal Eiropas vecpilsētā unikāli ģeogrāfiski ierobežota vide var atrast ļoti, ļoti interesants darījums, bet es atceros, vai es to kaut kur lasīju, vai varbūt arī to universitātē mācīju, kad mūsdienās, atgriežoties pie mūsu tēmas par inflāciju un likmēm, kad faktiski tajā attīstītajā pasaulē nekustamā īpašuma cenas nosaka tikai un vienīgi naudas pieejamība un naudas cena, respektīvi, cik daudz bankas kopumā dod naudu un kāda ir viņu cena. Un faktiski to mēs arī šobrīd ļoti labi redzam. Nevis tur, protams, arī vieta, tur tehniskais stāvoklis vēl kaut kas, bet naudas pieejamība un šīs naudas cena. Un atkal tas, pie kā mēs atgriežamies, ka labākajiem viss ir kārtībā, labākajiem īpašumiem, un jo tavs īpašums ir nelikvīdāks, nesakārtotāks, tur energoefektā kaut kas, jo viņu vairāk šis te viss ietekmē, bet aizvien, mēs redzam, ka pat pie šīs naudas cenas un pieejamības darījumi notiek, un notiek, pat es teiktu, pietiekam daudz, tā kā, kādam individuāli tā varbūt šobrīd ir problēma, bet, kopumā liekas laikam, ka lietas tiek darītas
pareizi, jo augstā inflācija, tā arī nebeidzam spirāli. Tu maizi paliek dārgāk, tu prasi lielāku algu, tu paprasi lielāku algu, maizi paliek vēl dārgāk. Tā varbūt vienkāršiem vārdiem runājot. Jā. Ārprātīgi, saprātīgi. Pastāst, varbūt tu biji Brīla konferencē Baltic Real Estate Leaders. Ko tu līderi tur vēl tādu pateica? Teikšu godīgi, kad šogad vairāk pavadīju laiku runājot ar cilvēkiem, mazāk iekšā klausoties šīs te prezentācijas un lekcijas. Daudz. Kāds tur noskaņojums? Jā, tieši gribēju teikt, ka es vairāk varu pastāstīt par šo te kopējo noskaņojumu. Investori meklē vērtību, respektīvi, šobrīd tā vērtība ir vai unikāla aktīva, kurus tu vari tiešām nopirkt kaut kāda sakritība rezultātā. Tu meklē aktīvus īpašumus, kur tu vari savu darbu radīt pievienoto vērtību, kaut ko attīstīt, uzlabot. Tā ir tāda galvenā tendence, tā atziņa, ka tas klasiskais mehānisms, kā biznesa gāja iepriekšējos gadus, bieži vien viņš faktiski zaudē jēgu, jo tās pie tām procentu likmēm, tas, kas paliek pār pēc kredīta nomaksāšanas, šie nomas ieņēmumi nepietiek, lai sniegtu investoriem atdevu, bet labā ziņa tā, ka tiek meklēti jauni veidi, fondi ir tā kā vairāk uz iespējām skatīties arī vecākus īpašumus, jo to labo īpašumu, kas ļoti patīk lielajiem fondiem, tas ir jauns, energoefektīvs, ar ļoti labiem nomniekiem. Viņu nav Baltijā tik daudz, un arī viņu turētājiem, ticamāk šobrīd viņi nav motivācija pārdot lētāk, vai par pieņemamu cenu, jo viņiem nav nekāda spiediena. Tāpēc kaut kur darījumi ir uz pauzes, kamēr šīs likmes ir augstas, un investori rosās skatās citos virzienos. Īpašumu, kur radīt pievienoto vērtību, lēta kvadrātmetra cena, unikāli, kaut kādas unikālas vietas, kāda iespēja atkal var nebūt veikt darījums. Tā kā, es teiktu, tas tāds kopsavilkums par noskaņojumu, un arī meklēt efektivitāti, saprast, ka varbūt kaut ko, kas ir ilgi turēts, nav, ja tu viņu negrasies attīstīt, piemēram, pats vai izmantot, varbūt vienkārši pārdot, jo pirms tam bija arguments nepārdot, jo nauda zaudē savu vērtību inflācija. Tagad mēs redzam, atkal bankas maksā depozītus. Situācija mainījusies. Un ja tev ir šī brīvā nauda, tu vari atkal veikt darījumus, kuriem tu varbūt banka tev nemaz neaizdod, tā kā situācija ir mainījusies, bet kopumā laikam arī tāda klasiska nekustamā īpašuma tirgus atziņa, kad pāreja uz pārdevēju tirgu notiek ļoti lēni. Mēs varam redzēt, ka tas pēc iepriekšējās krīzes, tas nekustamā īpašuma tirgus, tās cenas aug ļoti, ļoti lēnām. Mums faktiski 11 gadus ir vajadzīgs, un arī tas līmenis vēl pat nav sasniegts iepriekšējo cenu līmenis. Tad, un tā arī visur tas pasaulē, kad pārēj uz pārdevēju tirgu notiek ļoti lēni, pārēj uz pircēju tirgu notiek strauji un lielākoties negaidīt. Šis arī ir bijis. 10 šīs Eiropas centrālās bankas sanāksmes pēc kārtas ir paceltas likmes, līdz ar to relatīvi īsā laika posmā ir strauji pieaugušas procentu likmes, un mēs esam strauji iegājuši pircēja tirgū tam, kam vajadzēja uz pārdevēja tirgus, kas droši vien pīķis bija 21. gads. Mēs uz to gājām 10-11 gadus, tad uz pircēja tirgu mēs aizgājām gada laikā, vai kā iepriekšējais finanšu krīze, tas burtiski pāris mēnešu laikā no pārdevēja tirgu, un pēc šodien rīt būs dārgāk, nonācām pilnīgā pircēja tirgu. Tā kā tā ir vēl viena klasiska nekustamā īpašuma tirgus atziņa. Jā, tur ir visādākas ļoti loģiskas izskaidrojumus meklēt, bet no otras puses var vienkārši tā praktiski paskatīties. Tirgu emocijas bija un būs, tā ir daļa no tirgus sastāvdaļas. Ir piedāvājums par 100,000, cik loģiski liekas apskatīties un pateikt, es pa 95 pirkšu, liekas, tas dabiski nāk no tevis ārā. Bet cik nedabiski šķiet, ka tu aizēji apskatīties un tev pārdevējs pasaka, īstenībā būs 102,000, nevis 100.
Pa 100 jau man ir. Jā, pa 100 jau man ir, un tas jau liekas nedabīgi. Jautājums, ko vienas viedas tautas anekdotē bija teikt, kāda ir cena šim ābolam. Delī mēs pērkam vai pārdodam. Jā, tā kā šeit arī, ja tu būtu pārdevējs, tu priecātos par šo te pārdevēju tirgu. Ja tu esi tas, kas šobrīd ir pircēja lomā, tad tu smaidīgs prasi no 100 uz 95 un vēl pārdzīvo par to, vai rīt nebūs lētāk. Ja, tad vēl 21. gadā tu ķēri un grābi. Un bija priecīgs, ka tu nopirki tad, jo cenas pēc tam izaug. Tu paspēji. Pēc pusgadu jau varēja spekulēt, ja gribēja dažreiz. Bet, protams, dažiem tikai izdodas uzminēt zemāko un augstāko punktu. Tāpēc droši vien, ja tu neesi jābūt godīgiem, arī jāsaka, ka es uzminēju. Liekas, tiem, kam sanāk uzspekulēt, parasti ir tāds, ka tur es paredzēju, es izreitināju. Visdrīzāk 95%, ka tā bija veiksme. Un tā arī, man liekas, godīgi parasti ir jāsaka. ir lietas, ko var izreitināt. Ir kaut kādas lietas, ko tu nevari paredzēt, kurā brīdī būs, nezinu, kurā brīdī sāksies vai Dievs dod beigsies kāds karš vai būs kāda dabas stihija vai mēs redzam pandēmijas un kas tik viss nav tā kā. Tās lietas tu īsti nevari uzminēt un kalkulēt, bet ir lietas, ko droši vien tāda 9. gada krīze varbūt bija paredzamāk, jo cilvēkiem ļoti vieglprātīgi lielos daudzumos tika dot nauda, avansā, krīta. Tad šī pēdējie notikumi jau ir tādi, es teiktu, mazāk iepriekš paredzami. Tas, ko esmu praksē novērojis par to ābolu un pērc vai pārdod jautājumu, tāds izcils indikators arī ir, tad, kad personīgās pieredzes attiecīgi mājoklī ir vinila grīdas. Jātnāk pircējs un ir pārdevējs, tad pārdevējs stāsta, ka šīs ir unikālas vinila grīdas ar ļoti lielu dilmu noturību, un tad pircējs saka, te jau linolejs. Tā kā, katrai pusē savu taisnību. Laikam jāiet SSA un jāskatās, kas tur centrā labs. Ne tikai centrā. Ņemot vērā šo visu dzirdēto un Ivara sagādāto iespēju atzūmot un paskatīties uz lietām no malas, nevis tikai iespringt par to, kas šodien notiek, paskatīties uz lietām, cenām un iespējām savādāk. Jo pirms gada ar pusi cilvēki uztraucās, ka viņiem neiedeva gan daudz kredītu, un viss tik ātri nomainījās, ka viņi uztraucās, kāpēc viņiem tik daudz iedeva un kā tagad to visu nomaksāt, pat ja nedabūja tik, cik gribēja sākotnēji. Tā kā, tāds īstermiņā viss ātri aizmirstās, bet uzvarētāji tie laikam, kas spēj pastīties uz visu ilgtermiņā. Es pat nedomāju par, kāds ir uzvarētājs vai zaudētājs. Vienkārši kopumā, man liekas, tā izpratne, ka tu to, kad nekustamais īpašums, ir sevišķi tavs vienīgais īpašums un mājvieta, ka tu viņu pērc uz 20, 30 gadiem, un šajā laikā būs, tas likmi kāpums visticamāk nebūs tā lielākā problēma, jo ir dažādas, mēs redzam, cilvēki saskarās ar slimībām, darba zaudēšanu, kaut kādiem vēl neparedzētiem apstākļiem, bet vienkārši saprast to, ka es aizņemos uz 23 gadiem, 20-30 gadiem šī likme var mainīties, un tas ir tikai viens no notikumiem, kas mainīsies. Un tiešām tos lēmumus izsvērt ilgtermiņā, tas ir viens, un saprast arī, kad ja tu neesi līdz galam gatavs, varbūt arī kādu laiku ir īrēt, jo paļauties uz to, es pirkšu, gan jau rīt tas maksās dārgāk un varēšu pārdot, mēs redzam, kad var būt situācija, kad būs gads vai divi, kad tu nevarēsi tik labi pārdot. Ilgtermiņā mēs arī runājam, mēs ticām, kā optimisti, kad ir potenciāls šeit, salīdzinot ar Baltijas galvaspilsētu cenām, Eiropas, kāpt cenām, ja? Bet atkal, ja tas ir tavs vienīgais mājoklis, un tu neesi, kā saka, spekulants, tad jārēķinās, ka mājoklis. Tā nav investīcija. Jā. Mājoklis nav investīcija. Ļoti gudrs patēriņš. Jā, tad viņam jābūt šim lēmumam pārdomātam un kaut kur arī laikam jāklausa baņķieri par to, kā veidot šos te uzkrājumus un visu pārējo, bet mēs, lai vai kā mēs redzam, ka ilgtermiņā tie, kas ir investējuši, tās nekustamā īpašuma tirgus Latvijā bijis pietiekami stabils, mājokļu tirgus labs, es pat teiktu kaut kur, normāli likvīds un cenas lēnām
ar kāpumu, kritumu, ar vienu lielu kāpumu, strauju kritumu, tomēr lēnām ir kāpuši uz augšu. Tieši tā, un ja tomēr skeptiskums neļauj noticēt, ka mēs sadzīsim tādu vidējo Eiropas līmeni, Lietuva un Igaunija mēs anīvais kaut kad sadzīsim tādu, kāda viņa ir šodien, un viņa šodien ir krietni priekšā. Nākotne ir skaista. Nākotne ir skaista, likuma kāpums ir apstājies. Ceru, ka jau pēc 3-6 mēnešiem mēs sagaidīsim pirmos kritumus, kas atkal, kā tu teici, un vēl būs kaut kādi faktori, kas iedos tādu pozitīvu impulsu, kā varbūt mēs viens otru varam arī kaut kur pacelt uz augšu, tāds varbūt izdarīt normālus finansiālus lēmumus. Teiksim tā, droši vien, ka labākais būtu, ka tie, kas var atļauties to turpināt investēt un iegādāties un uzlabot savu dzīves kvalitāti, lai tā ekonomika, tirgus ir dzīvs. Jā, ko tad novēlam visiem atkarībā, kad kurš klausās normālu dienu, rītu vai vakaru. Mēs esam normāli parunājuši. Normāli. Un, mēs dosimies tālāk strādāt, un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Čau visiem! Čau visiem! Paldies!